Ko? Jā. Kur Mārtiņš? Čau, sorry. Labdien, cienījamies skatītāji. Sveiks, runātāji, skatītāji. Kur biji? Kā, kur es biju? Nu, es cīnos ar prokrastināciju. Kāda nācija? Tā nav nācija, tā tāda slimība, ka tu visu atstājies pēdējo brīdi, nu. Tā to sauc. Jā, skatāmies nākamo sižetu, tur mēs visu uzzināsim. Students ir kā Ziemassvētku vecītis, visu gadu atpūšas un vienas dienas laikā rada brīnumus. Nevēlēšanās saulaicīgi rakstīt kopsavilkums, referāts un mācīties anatomiju studējošiem nav nekas jauns. Komunikācijas katedras profesore Ilva Skulte pastāstīja par bieži sastopamu parādību studiju vidē – prokrastināciju. Tā ir situācija, kurā cilvēks atrod visdažādākās sīkās lietiņas, ko izdarīt, lai nedarītu īstās lielās tās, kas viņam jādara. Viņa dzīves uzdevums neveic. Nav no kā baidīties, tā nav slimība. Tomēr ir vērts parūpēties par savu psihisko stāvokli. Par savu pieredzi par atlikšanu uz pēdējo brīdi dalījās psiholoģijas katedras studente Aneta Hofmane. Cilvēki vienkārši nejūt, cik viņam daudz laika vajag vienai vai otrai darbībai. Tas laiks vienkārši paiet, un tagad pienāk dažas dienas pirms tas darbs ir jānodod, vai tas kontroldarbs ir jāraksta, tad tu saproti, vajag iemācīties, citādāk es nenolikšu. Tūkstošiem studentu katru gadu pieliek pūles, lai nodot visu laikā un visbeidzot dara to pēdējā brīdī. Aneta uzskata, ka daži cilvēki vienkārši nezina, kā mācīties. Tieši tāpēc notiek tas, kas notiek. Laiks, tas arī cilvēks labāk motivē. Tev iedot termiņu, tev ir jāizdara. Tas ir pats labākais motivators. Pietiekami daudz tādu kārdinājumu, dažādu interesantu, aicinošu, izaicinošu lietu, gan internetā, gan dažādos citos mēdījos. Respektīvi, man liekas, tas, par ko būtu šeit jārunā, ir tā mūsdienu cilvēka nepārtrauktā pieejamība. Ilva Skulte akcentē studentu uzmanību uz kvalitāti, nevis vārdu skaita referātos. Vairāk nenozīmē labāk, un tieši nevēlēšanās darīt visu tā, lai būtu interesanti, ir mūsdienu studentu vislielākā problēma. Studenti, lūdzu, nerakstiet garās esejas uz 6 līdz 10 lapas pusēm, kas ir prasīts, ja jūs zinat, ka jūs nemaz neplānojat to darīt. Ja jūs zinat, ka jūs to darīsiet pēdējā brīdī, un tas būs ārprātīgi, patiesībā tas būs nekas, jo tas ne tikai nebūs kvalitatīvs darbs, tas būs vienkārši izšķies laiks. Dažreiz cilvēki izmanto savu slinkumu kā taisnojumu neko nedarīšanai. Tomēr pastāv arī cita teorija. Ja tev tiek iedots laiks, tad tu to vari izstiet, un pēc tam tu sēdi un domā, vau, vesela diena ir pagājusi, es varēju darīt vēl kaut ko. Ja tev tam iedod 2 stundas laiku, tu vienkārši doma pavelkās. Neaizmirst nodot visus darbus un sagatavoties eksāmeniem, bet gadījumā, ja nevari atrast spēku, lai sāktu gatavoties jau šodien, obligāti atceries, ka tas nav slinkums, tā ir prokrastinācija. Vladislava Romanova, Runā TV. Zini, Mārtiņ, es īstenībā jau sen zināju, kas tas tāds ir. Jau kopš pamatskolas ar to cīnos un nekād netiek galā. Un tieši tādēļ arī es gribēju uzzināt, vai es vienīgais tāds. Es tev varu nomierināt, tu neesi vienīgais tāds. Mēs pajautājām apkārtējiem, kā viņi ar to cīnās. Strauji tuvojas 1. semestra beigas un tikpat strauji eksāmeni, saspringta iekavēto darbu rakstīšana, daudz negulētas naktis, izdzerts kafijas krūzes un dažiem studentiem pat gulēšana starp lekcijām. Vai Rīgas Stradiņu universitātē ir daudz studentu, kuriem darbi ir atstāti uz pēdējo brīdi? Cik negulētas naktis ir jāpavada, lai atgūtu iekavēto? Un vai tiešām atklāsies, kādus viltīgus paņēmienus izmanto studenti, lai apietu skolas sistēmu? To devās noskaidrot Runā TV. Kā kur reiz sanāk? Dažreiz laicīgi, dažreiz pēc pāris dienām. Nē, esmu ļoti labs students. Nevar jau teikt, ka laika traukums, bet nezinu. Citas aktivitātes. Viņiem nav atbildības sajūta. Es nezinu, es tā nedaru. Esmu ļoti labs students. Viņiem vienmēr gribas atlikt uz pēdējo brīdi, ne pēdējo brīdi, es domāju. Manā gadījumā tas ir tas, kad es papildus strādāju. Tāpēc es ieplānoju to, ka es viņu uzrakstīšu tik stundās, un es tā kā visu saplānoju, kad arī pa naktīm es tos rakstu, bet es visas laikā cenšos nodot. Es lietoju datorā sticky notes, es visu sarakstu, ko tur vajag izdarīt, un es vados pēc tā. Es lietoju kolu, kafiju,
Dzeru, tā jā. Es nedzeru dēdu. Tas būs iekšā nopietni. Es no draugiem cenšos izmantot viņu materiālu, ko viņi ir sagatavojuši. 6 stundas darbojušies, riktīgi svīduši un tā. Nē, nekādi. Palielini to tur atstarpi. Vienreiz palielināju burtu izmēru darbos 12,5, bet nē. Un atstarps būtu ne 1,5, bet 2 citreiz 1,8, 1,9. Profesors Dainis Zelmanis uzskata, ja sociālā studiju blokā būtu budžeta vietas, tas students vairāk motivētu un situācija ar darbu nodošanu būtu labāka. Taču diennaktī ir tikai 24 stundas, un tieši tāpēc viņš apgalvo, ka studentiem ir jāmācās organizēt savs laiks. Vajag mēģināt paskatīt savu, dienu, paplānot jau un redzēt, kur kādu laiku es esmu neliederīgi izmantojis katru dienu. Mēs tā ejot gulēt, pārdomāt, kur es varēju šodien produktīvāk izdarīt kaut ko. Arī būtu labi. Ir jāmācās savu darbu plānot. Ir jāsaka, ka Rīgas Stradiņu universitātē lielākoties ir čakli studenti, bet netrūkst arī parādnieku. Ieva Gudrumoviča, Armands Svelpe, Runā TV. Raivi, atceries, mēs pagājušā nedēļā apsolījām mūsu skatītājiem ceļojumu uz Itāliju. Tu solījies, neko nezinu. Dārgais skatītāji, diemžēl rezultāts tu uzzinās tikai šajā nedēļā, bet neuztraucies, jo varbūt tieši tu esi viens no laimīgajiem, kurš pavadīs savu jaunā gada sākumu uz Itālijā. Jā, bet kamēr tu, Mārtiņ, sapņam par Itāliju, es atradu cilvēku, kas ir aizņemts tikpat daudz, cik mēs. Alise? Kā tu uzminēji? Lucky me. Par to, ko Alise dara un kā viņa to dara, uzzināsim nākamajā sižetā. Decembris studentiem parasti asociējas ar darba pilnām rokām, steigu un negulētām naktīm, bet kā tas ir, ja steiga un darba pilnas rokas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa? Par to mums pastāstīs Rīgas Stradiņu universitātes valdes priekšsēdētāja Alise Krauja. Man ir tāda diezgan sarežģīta laika plānošanas schēma, jo principā tas sastāv no darba prioritizēšanas, to-do listēm, elektroniski plānotāji papīrā. Viss atslēga noteikti ir laika plānošana un darīt to, kas tev patīk. Ja cilvēki liek sadarīt lietas, kas viņiem nepatīk, tad visticamākais arī visu laiku plānošana, kas nejūtasies. Kad darbu ir tik daudz, ir jāizmanto dažādas metodas, lai visu saplānotu. Man liekas, pirmais ir sākt ar lielāko ziloni. Teiksim tā, mums ir lielāki darbi un mazāki darbi, un vienmēr mēs izdarām tos mazākos un to lielāko atstājam pašu pēdējo, un tad jau vienkārši negulēšana caurām naktīm un tā. Sāc ar lielāko, vismaz tāda ir viena no manām atslēgām, ko darīt. Un otrs noteikti dara to, kas tev patīk. Atrod laiku rekreācijas procesiem, lai vienkārši darīšana visu laiku 24/7, tas ir ļoti lietas. Studējot Stradiņos, tās ir divas lietas. Nesataisi sev parādus, plāno laiku. Principā tās ir divas atslēgas, kuras šos 4 gadu laikā es esmu sapratusi, ka tās ir citādāk nevar. Neplānojot savu laiku un ievācot parādus, vienmēr viss beigsies slikti. Sāc ar lielāko un atrod laiku atpūtē, tad viss sekmēsies. Inese Liepiņa, Juris Stoļarovs, Runā TV. Dārgo skatītāji, ja šajā Ziemassvētku laikā esi nolēmis apmeklēt kādu karnevālu vai masku balli un nezini, ar ko aizklāt seju, tad iedvesmu un idejas tu vari smelties Latvijas dabas muzejā, kur no 13. decembra notiks Baltijas reģionu tradicionālo masku izstādi. Bet no 13. līdz 15. decembrim droši apmeklē Ķīpsalu, kurā norisināsies 32. starptautiskais sporta deju festivāls Grand Prix Latvijā. Jā, bet ja neesi redzējis žirafes sniegā, ziemā, tad no 13. decembra tu vari doties uz zoodārzu. Šo visu informāciju ieguvām live-riga.com. Kas mums ir beigās? Stradiņš runā, Uperi. Abi kopā? Toši. No labi. Ai, lai paliek. Patīkam jums šo nedēļu un tiekamies nākamnedēļ. Čau! Tā. Sveiciens no Karalienes. Hei, zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc, dāvanas būs tikai man, visi bērni raud. Hei, zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc, dāvanas būs hei!
Nē, nedomā! Ar šo stradiņš runā! Nepietiek! Nepietiek! Nu nepietiek! Balts sniedziņš snieg uz skuiņām un maigi dziedot pulkstenis skan. Viņš šur tur ciemos ugunis un sirds tā laimīgi pukst man. Lai arī zemes māte mūs pagaidām vēl nav apveltījusi ar bagātīgu sniega segu, ir sācies viens no patīkamākajiem laikiem gadā.